Un tā, dārgie draugi, Rīgas Dinamo pirmās reizes akcija turpinās. Un šodien mēs izejam Rīgas ielās, atrodamies pie Stockmanna tirdzniecības centra Forum Cinemās un piedāvāsim skatītājiem, kuri taisās šovakar apmeklēt kādu no filmām, samainīt biļetes. Šodien nevis iet skatīties filmu, bet doties skatīties kārtīgi izrādi Arēnā Rīga. Bet jums patīkam vakar un jūs solījāt skatīties mūsu pa televizoru. Ja es jūs nedzirdēšu, es jūs atradīšu. Tā. Mēs jums atņemtu kino biļetes un iedot hokeja biļetes šodien. Nepiekrītu. Ko jūs iesiet? Slikti. Priekš kā? Nezinu. Bet tur baigās rupeklītes tajā filmā. Jā? Nopietni. Un to man Renārs Zeltiņš stāstīja. Hokejā? Hokejs ir vispār viskulturālākā spēle pasaulē. Ja kāds kādam uzgrūžās virsū, vienmēr sāk atvainojiet. Teiksim, es eju, ko jūs atvainojiet? Uz kādu filmu iesiet? Tad neies uz filmu. Ko jūs darat? Ko jūs popkornu ēdat? Jā. Kā labāk? Paldies. Jums jau ir kompānija? Ar spēcīgāku pa mani? Šodien, kā Gīts man iesalauz kāju, un man jāiet laukumā. Un čeļi arī atved mani tā kā uz arēnu, izsēdīt pie Forum Cinemas ārā. Varbūt aizvedīsiet man uz arēnu? Šodien, lai tiktu uz filmu, man jāpaiet garām ir. Man jāuztrenē vienkārši spēku paņēmienu pirms šī vakar spēles. Kolosāli, jūs šodien neskatīsieties filmu, jums visiem jāiet ārā uz hokeju jāiet. Kapteini, paskatīsieties rītā, bet tagad visiem jābrauc ar Romskas avangardu. Mums šodien spēle atbalsts vajadzīgs ir. Es jums sadabūšu labāko kompāniju, uz filmu atnāksim rītā. Es jums piedāvāju pirmo reizi izbaudīt Arēnā Rīga, kas notiek. Kamēr mēs aiziesim līdz mašīnai, mēs noteikti kādu atradīsim. Uz Diānu? Diānu gribam redzēt. Jūs kādreiz pie mums esat bijusi? Nekad? Ne. Uz hokeju dzīvajā? Nē. Dargie draugi, seriāls Rīgas Dinamo pret Diānu uzvar Rīgas Dinamo. Šodien kolosāla ģimene no kurienes? Balsmanis. Jūs esat malči, aiziet, sakojat mani. Protams, ka jāiet uz filmu un jāpavada romantiski vakari kopā ir, bet tikpat labi to var izdarīt arī Dinamo spēlē un daudz labāk atmosfērā. Mašīna ir tur. Bet emocijas un atmosfēru jūs par kādu naudu nenopirksiet. Un tas nekas hokejā tā gadā. Mēs atradām Anitu, kura no sākuma neticēja šai akcijai pirmā reize un uz atbildi, kad ir bijusi pirmā reize. Tas bija ļoti sen, tad, kad vēl Arturs Irba Rīgas Dinamo vārtos stāvēja. Lai aicinātu manā mašīnā, Kia Sportiņš no Foruma auto gaidu. Mēs tikko sēdinām pirmās reizes Rīgas Dinamo Kia Sportiņš automašīnā veselu ģimeni braucam. Draugi, nāciet, arēna ir vaļā, arēna ir jūsējā. Mēs esam aizvadījuši vēl vienu pirmo reizi ar vairākiem mūsu Rīgas Dinamo līdzjutējiem, kuri vismaz skatoties pēc sejām, pēc šīs spēles ir priecīgi, apmierināti un gandarīti, bet neskatoties uz to, ka mēs burtiski viņus izrāvām ārā jau ceļā uz savām sēdvietām kinoteātros. Atbraucām tādu gabalu līdz Rīgai, filmu neredzējām. Man pārplūst emocijas. Bērnus var atstāt un nosaļojamies un galvenais ar hokejistiem vēl nobildējamies. Man tas paliks baigi ilgi. Nu tā. Paldies, tā laba iesildīšanās pirms pasaules čempionāta. Mēs jau nedēļu kā briestam uz Baltkrieviju. Ejot no kino ārā, mēs vēl pavaicājām, kurš negrib iet uz filmu, nākt uz šejien. Ielas pieteicās. Šodienas emocijas ir vienkārši burvīgas.
hokejs ir ne tikai sports, ne tikai bizness, bet arī viens no mirkļiem, kad mēs visi sanākam kopā. Un šodien pirms valsts svētkiem tas ir burvīgi. Ja gadījumā jums nav bijusi pirmā reize Rīgas Dinamo, tad valsts svētku priekšvakarā 17. novembrī Rīgas Dinamo iziet ielās un meklē pilnīgi iespējams tieši jūs pirmās reizes kā rotais. Tiekamies ar tā!